Esiet sveicināti! Pēdējā laikā daudz runāts par stingrākas apmācības ieviešanu topošiem autovadītājiem. Tas skaidrojams gan ar daudzajām autoavārijām, gan arī to, ka tikai aptuveni puse nokārto eksāmenu ar pirmo reizi. Un šajā kontekstā tad arī raidījumā paruna ap to, kādi autovadītāji esam un ko varam uzlabot. Jo grāko jau ne tikai jaunie braucēji, bet arī pieredzējušie. Tāpēc arī pati sēdīšos pie eksāmena autostūres un mēģināšu vēlreiz noķert to sajūtu, kāda man bija pirms vairāk nekā 10 gadiem, kad ieguvu autovadītāju apliecību. Bet pēc tam parunāsim arī par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpumiem. Vēl viens solis tuvāk spērts, līdz spēkā stāsies jaunie noteikumi par autovadītāju apmācību. Tie paredz daudzpusīgāku apmācības procesu, ieviešot jaunas tēmas un palielinot mācību stundu skaitu. Reakcija ir dažāda. Daļa atbalsta izmaiņas, citi nē. Pamatā tas skaidrojums ar izmaksām, kas varētu palielināties kā kursantiem tā autoskolām, bet ir daļa, kuri uzskata, ka situācija jau tāpat labāka nekļūs. Ceļu satiksmes drošības direkcijā gan vērtē citādāk un uzskata, ka ir jāiet līdzi laikam. Situācija uz ceļiem vairs nav tāda, kāda bija pirms 10 gadiem. Automašīnu skaits ir krietni pieaudzis. Turklāt jāatceras, dzīvojam 4 gada laikos, un pieredzi jau var gūt tikai ar pieredzi. Protams, pieredzi jau var izkopt tikai gadu gaitā, bet ar laiku tomēr autovadītājiem rodas savi netikumi, un pamatā tas ir dēļ ikdienas steigas vienkārši kļūstam neuzmanīgāk. Tāpēc arī nolēmu ļaut vēlreiz kādam pārbaudīt savas braukšanas prasmes un pie reizes arī palūkot, kā tad šobrīd norit braukšanas eksāmens. Ja jau mani kā autovadītāji jāvērtē, tad lai viss arī notiek kā īstā braukšanas eksāmenā. Vispirms sagaidu savu numuriņu, kas tad arī norāda. Inspektors jau gaida. Tad tiek pārbaudīti personu apliecinoši dokumenti un seko aicinājums doties uz automašīnu. Pirmais, kas jādara, protams, jāiekārto sēdvieta tā, lai ērti. Tad jānoregulē atpakaļskats spogulīši un eksāmens var sākties. Tas sākas ar izmēģinājuma braucienu, kas netiek vērtēts. Tas, lai pierastu pie automašīnas, un kad neliels aplis izbraukts, jādodas uz figūru laukumu. Tur jāizbrauc 2 figūras, viena izvēles kārtībā, otra obligāta, stāvvieta paralēli brauktuvei. Kopā ir 3 mēģinājumi, tātad vienai figūrai 2, otrai 1. Tātad esam figūru laukumā, 2 figūras, kā jau iepriekš jāizpild stāvvieta paralēli, viena figūra, un gabarītu vārdu būs jūs otra figūra. Kur gribat? Stāvviet brauksim vai gabarīt? Es domāju, ka... Stāvviet. Es domāju, ka ir vērts ar to sākt, lai vairāk mēģinājumu. Tad, lai iebraukt, ir dodas 2 kustības. Tā ir viena atmuguriska, un ja vajag ko palabot, var arī uz priekšu pabraukt. Tad gan viss mašīna jāfiksē, un lai izbraukt ir tieši tas pats 2 kustības. Ja vajag, var pabraukt atpakaļ, un tad uz priekšu jātiek ārā no figūras. Un svarīgākais visai mašīnai jābūt figūras gabarītos. Taisni nav pat obligāti, bet jābūt tā, lai nedrīkst ārpus stabiņiem būt ne spogulis, ne arī kāds spāns. Lai novietot savu auto ielas malā starp 2 citām automašīnām, jāatceras daži knefiņi. Pirmkārt, jāpiebrauc blakus tam auto, aiz kura vēlas nostāties. Tad jāsagriež stūre līdz galam pa labi un braucot atpakaļ gaitā. Kreisajā atpakaļskata spogulī jāsaskata visas aizmugurējās automašīnas priekšgals. Tad stūri iztaisno, pabrauc vēl mazliet atpakaļ, un tad jau jāraugās uz priekšā esošo auto. Jābrauc tik tālu, līdz pie sava auto priekšējās statnes parādījusies tās aizmugurējā kreisā lampa. Tad var stūri griezt pretējā virzienā un palēnām iegriezt automašīnas porngalu. Pēc tam auto iztaisnot. Ja nepieciešams, automašīnu var arī nedaudz padzīt uz priekšu. Izkāpšanā pārliecināšos. Svarīgi, lai šis spogulis arī būtu iekšā starp stabiņiem. Un spogulis vēl ir pietrūcis. Jā. Brauksim vēlreiz. Tas nozīmē vēl tuvāk apmalē, bet trapi. Jā.
gan ir jābūt. Izskatās labi. Izkāpšu ārā, pārliecināšos. Nu jau izskatās labi. Jā, labi. Iebraukts ir veiksmīgi. Kad šīs uzdevums izpildīts, nākamais braukšana vārtos jeb garāžā, arī atpakaļgaitā. Starp citu, tādā veidā ieteicam savu auto arī starp diviem citiem novietot stāvlaukumos, jo pēc tam tā ir daudz ērtāk no stāvvietas izbraukt. Bet es jau labot varu braucot uz priekšu. Šeit ne. Tikai? Šeit tikai vienā atmuguriskā. Jā, labi. Visa mašīna ir iebraukta. Turpinām ar braukšanu ceļa satiksmē. Braucot teikšu visas virzienas. Ja pirms krustojumiem nesaka neko, braucam taisni vai attiecīgi vienīgajā atļautajā virzienā pēc zīmēm. Ja galvenais ceļš maina virzienu, komanda nav teikta, paliekam uz galvenā ceļa. Neesat ko dzirdējusi vai sapratusi, droši pārjautājiet. Iespēja robežās cenšties nekavēt citus, tas braukt raiti, plūsmā un tam līdzīgi. Eksāmena gaitā paredzēta ir arī patstāvīgā braukšana, un ja ir kāds aizrādījums, tad to izpildiet un ņemiet vērā, bet neskaitiet šeit kā būtisku pārkāpumu, katrs arī to var nenozīmēt. Un par to, ja būs ko stāstīt, tad beigās runāsim. Inspektors liek doties pilsētas centra virzienā. Tur kā nekā gan blīvāka satiksme, gan daudz vairāk dažādi satiksmes elementi. Pēc kā te jūs vērtējat pilsētā, piemēram, kursantus? Pēc visa. Tehniskais izpildījums, noteikumi, braukšanas ātrums, iekļaušanās satiksmē, drošības prasību ievērošana. Tam visām apakšpozīcijas ir. Liekas kustības, tur bremzēšanas, ja tur... Arī jā. Nu, jauniem vadītājiem tur ir vairāk tās lietas noteikti, ko vērtēt, kā jau pieredzējušiem. Tur jau atkal kaut kādi savu tie niķi. Pieredzējuši tie, kur ir pazaudējuši tiesības un nāk kārtot, viņus jau, man liekas, ir grūti pāraudzināt, kā viņi raduši, tā viņi... Nu, kaut kādas lietas ir. Krustojumā pa labi. Inspektors liek braukt uz krustojumu, kur priekšā stop zīme. Tas viens no būtiskiem satiksmes noteikumiem, ko pārbauda. Krustojumā ielas galā pa kreisi. Kā jau stop zīme nosaka, krustojumā jāapstājas. Esmu pilnīgi pārliecināta, ka tā arī izdarīju. Inspektors arī neko nesaka. Tā nu mierīgu prātu braucu tālāk pa galveno ceļu. Nākamā krustojuma galā man atkal liek nogriezties pa kreisi un pēc tam vēlreiz veikt tādu pašu manevru. Sacīts darīts, bet izrādās tieku vest uz to pašu vietu, kur priekšā jau atkal sagaida stop zīme. Krustojumā ielas galā pa kreisi. Es domāju, ka vajag otrais likt braukt, jā? Jā, braucam pa galvenā skatībā. Ko es neizdarīju? Nu, bet es taču pirmīt tur apstājos. Nofiksēt mašīnu nezinu. Krustojumā pa labi. Un tagad es nofiksēju? Nē. Arī nē? Ai, bet es par drošību paskatījos, pārliecinājos. Par to pienākās 2 sodu punktu un liels naudas sods. Nu kā, es apstājos? Gandrīz apstājies, bet ripināja vēl. Pierasts jau vienmēr pie steigas, tad tā tiks apstājies, pasties un brauc tālāk. Tas ir viens no pieredzējušā vadītāja netikumiem, krustojumā pa labi. Un cik ir punkti jānopelna, lai izkristu? Vairs jau pēc punktiem nevērtē, tagad ir tā kompetences vērtēšana, skatās uz to kopainu. Ir pārkāpumi, protams, kur nav piedodami, bet skatās kopumā, kā tiek noteikumi ievērot, kā šeit tiek galā šīm pozīcijām, un pēc tāda viena pārkāpuma jau tur tā kā īsto punktos neskaita. Reizēm pat ir diezgan daudz var salasīt šos te, it kā nelielos pārkāpumus un vēl būtu nokārtojis, bet var arī būt otrādāk. Tā nav ļoti grūti izvērtēt? Nu, ja nav tā noteikti. Jā un nē, jāsaprot jau, vai šis vadītājs būs droši satiks dalībnieks vai nebūs. Bet kopumā kādi tad nāk tie jaunie? Dažādi. Ir jau labi sagatavoti, ir arī netik labi. Tas
no paša atkarīgs vai arī daudz no autoskolas? Es domāju, ka ļoti daudz no autoskolas, no instruktora darba un cik viņš tur ātri palaiž šo pretendentu. Tad jau izbrauc tās obligātās stundas, uzskat, ka ir pietiekami un pretendenti jau paši bieži vien laužās uz šo eksāmenu un tā kā pamudina šo instruktoru noslēgt šo apmācības kartu un var jau saprast arī viņus kaut kādā mērā. Tā kā grib ātrāk? Jā, ātrāk, jā, viss būs kārtībā. Liekas jau, ka labi brauc, bet daudz kas jau vēl var nebūt. Kamēr ar inspektoru sarunājamies, tikmēr viņam padomā jau cita āķīga vieta. Man liek braukt pa nelielu vienvirziena šķērsielu, kur priekšā jau nākamā stopzīme. Būtu jau labi, ja te kaut ko redzētu. Tad es apstājos. Un turpat priekšā uzreiz jau arī nākamais krustojums ar vienvirziena ielu. Tā nu nogriežos norādītajā virzienā un jau atkal esmu pārliecināta, ka viss bija kārtībā. Tomēr ne, bet par to gan uzzināšu vēlāk. Inspektoram jau padomā mani šurp atkal atvest, bet līdz tam vēl izbraucam arī pa citām pilsētas ielām. Jums kaut kāds izstrādāts maršruts vai vienkārši pēc garstāvokļa? Vai mēģināt tā aptvert pēc iespējas vairāk tās ceļazīmes? Jā, svarīgi šos elementus izpildīt, kas ir noteikumos, gan šīs te pašas stopzīmes, gan arī regulējumie krustojumi, lai ir kādu vienvirzienu iekļauti, tā veidojam to maršrutu. Ja tā skatās, tad kas ir aptuveni pēdējo 10 gadu laikā mainījies daudz kas? Man bija ļoti vienkārši šis eksāmenis, cik es atceros. Man bija 3 krustojumi, tikai jāizbrauc un viss. Un toreiz jau arī bija tā, man liekas, ka labi krustojumi. Instruktors brauc līdzi no skolas, vai ne? Jā, kaut kas tāds bija. Tur tajā laikā bieži mainījās visu laiku šie nosacījumi. Atceros, pēc gada jau atkal viss bija savādāk un brauc, tad nebrauc. Cik es atceros, manā eksāmenā nebrauc līdzi instruktors. Pa kreisi krustojumā. Atkal iespēja padomāt. Tā, Tā nu sakojot inspektoru norādēm, atkal esmu atvesta līdz tai pašai vietai, kur pirms mirkļa pieļāvu vēl vienu kļūdu. Manu uzmanību novērsa ielas malā novietotās automašīnas. Un kas ir šeit? Šeit ir vienvirziena iela. Jā, un uz kuras jūs stāvat? Te jau nav kur palikt, man mašīna traucē. Daudz jau ir kā mazliet mašīnai. Nāk šitā. Jābrauc vēlreiz būs, jā? Cik tur es ieņēmu pareizo jostu? Jā, tur mašīnas nolicis rindā, tad tā arī to uztver. Nav ko līst. Pavārojis, kā braucu arī citviet, pa pašas izvēlēt maršrutu varu doties atpakaļ uz CSDD. Un lūk, inspektora vērtējums. Tepat mašīnu fiksēt dzinējs, lai paliek darbojoties. Varat arī atsprādzēties. Par eksāmena rezultātu tālākais. Eksāmens ir nokārtots. Braukšanas dinamika, iekļaušanās satiksmē, viss ļoti labi sev parāda. Arī pie transporta līdzekļu kontrolēšanas būtiski trūkumi nav vietām. Varēja būt savādākas kombinācijas ar šiem te pārnesumiem, bet nekas tāds ļoti būtisks. Drošība prasība ziņā arī vajadzīgās lietas tiek darīts, gan apbraucot mašīnas, gan izvairīties no bedrēm, peļķēm, kā arī to pašu spoguļu skatīšanos, viss ir kārtībā. Noteikuma pozīcija zināmas bažas rada. Tas pats stopzīmes apturēšanas momenti nebija, kur izrunājām uz šī te paša vienvirziena. Stāvoklis brauktos precīzāks varēja būt ieņemts. Un kaut kur arī šīs te pašas trajektorijas arī varēja vēlēties, lai izbraucot precīzāk, bet tas nav tas būtiskākais, kas tiek vērtēts. Jā, kādi jautājumi no jūsu puses? Tur, kur bija tā vienvirziena iela. Bet ir jau kaut kāda attaisnojoša iemesla, ja tur tiešām ielas malā ir mašīna. Tā, ka līdz pašām krustojumiem, bet šajā situācijā mēs no pretendentiem tomēr it kā prasām, lai parāda, ka ir šo te vienvirzienu, lai to zīmu kombināciju saprast pareizi. Ja var ieņemt šo te stāvokli, tad ir jāpacenšās nedaudz labāk. Tas, protams, nebūtu bijis izšķirošs faktors, ja nekur citur nav šāda veida pārkāpuma. Pārējie vienvirzieni ir korekti izpildīt, tā jau nav, ka ir izbraucam 3 reizes un uzreiz jau liekam krustu uz eksāmenu. Tā gluži nedaram. Tā kā esat vērīgi, uzmanīgi un lai arī kāds liekas sods nenopelnīt un gan jau viss būs kārtībā. Lūk, kļūdās arī autovadītāji ar pieredzi un katram laiku pa laikam vajadzētu arī pašam sevi tā kritiskāk pavērtēt
un uzreiz nedumpoties, ja kāds cits ko aizrāda. Tas viss jau tikai tāpēc, lai būtu drošāka satiksme. Tālāk arī Ceļu satiksmes drošības direkcija vēlas, lai topošie autovadītāji tiktu labāk sagatavoti. Tā nu ir plānots mācību procesu papildināt ar tēmām par bīstamu situāciju paredzēšanu, risku novēršanu un citām, ko vecie autovadītāji mācījušies paši no savas ikdienas pieredzes. Tāpat arī apmācību procesu plānots papildināt ar braukšanu slidena ceļa apstākļos un diennakts tumšajā laikā. Par to gan satraukušās autoskolas, jo tam taču vajadzēs mācību laukumu. CSDD norāda, tas ir risināms jautājums. Autoskolas varēs kooperēties un kopīgi izmantot vienu. Turklāt prasību par mācību braukšanas laukuma esamību plānots ieviest tikai 2018. gadā, tā kā laiks sagatavoties vēl ir. Plānots arī noteikt, ka apmaksa par visiem ar apmācību saistītiem pakalpojumiem tiek maksāta autoskolai. Tas ierobežos maksājumus, no kuriem netiek maksāti nodokļi. Ir autoskolas, kas izmanto klientu nezināšanu un pieprasa samaksu par to, par ko nemaz nav jāmaksā. Tā piemēram, topošais autovadītājs eksāmeniem CSDD var pieteikties pats personīgi, un par to maksa nav paredzēta. Lai gan autoskolās tas ir mācīts, to pārbauda arī teorijas eksāmenos, neatkarīgi no stāža un pieredzes autovadītāja netikums ir arī neievērot apstāšanās un stāvēšanas noteikumu prasības. Vai tā ir aizmāršība, neuzmanība vai spiesta situācija, var nākties atvērt arī savu naudas maciņu. Tāpēc kopā ar pašvaldības policiju izbrauksim ielās un palūkosim tos tipiskākos pārkāpumu veidus. Un jāpiemina arī, ka spēkā stājušās tādas izmaiņas. Vairāk nekā mēnesi, tātad no 1. jūnija spēkā stājušās izmaiņas Ceļu satiksmes likumā, kas nosaka jaunu soda piemērošanas kārtību par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpumiem bez vadītāja klātbūtnes. Tātad turpmāk būs vairs ne protokoli paziņojumi, bet gan pārkāpuma protokoli lēmumi, un tie būs 3 eksemplāros. Viens tiks novietots pie automašīnas veistikla, otrs paliek policijas rīcībā. 3. sūta automašīnas īpašniekam uz viņa deklarēto dzīves vietu. Tas garantēs, ka par uzlikto sodu viņš tik tiešām ir informēts, jo, kā zināms, daudzi savu automašīnu aizdod kādam draugam vai tuviniekam, un ja viņš noteikumus bija pārkāpis un par uzlikto sodu nelikās nezinis, tad radās problēmas. Pēc kāda laika tik pienāca paziņojums par nesamaksāto naudas sodu. Tagad tāds vairs netiks izsūtīts, to aizstās tātad 3. eksemplārs. Un tā kā līdz šim automašīnas īpašniekam nācās vien pašam ar vaininieku tik galā, izņemot, ja vien niknums bija tik liels, ka pat taisno bija jādodas uz tiesu, tagad savu nevainīgumu būs iespēja pierādīt mazliet vienkāršākā veidā. Tātad īpašnieks to saņemot, saprot, ka es neesmu vainīgs, kāpēc man būtu jāmaksā. Tas, kas brauca, tas neliekās neziņas, tas arī nesamaksā to sodu. Tātad tas īpašnieks 10 dienu laikā nāk pie priekšnieka, tajā gadījumā pie manis, uzraksta jau laicīgi sagatavoja iesniegumu pārsūdzībai, kad viņš nav vainīgs. Bet viņam ir jānāk uz pārsūdzību jau kopā ar iesniegumu ar datiem par to, kurš ar to mašīnu izdarīs pārkāpumu. Ir jābūt pierādījumiem. Tātad šajā gadījumā viņš savā iesniegumā raksta vārdu uz vārdu, tai personai, kas vadītu automašīnu, identifikācijas kodu vai personas kodu, dzīves vietu, bet ar to vēl nepietiek. Tātad likumā, Ceļu satiksmes likumā 43.2 pantā ir rakstīts, ka jāpiestāda ir lietiskie pierādījumi. Šajā gadījumā lietiskie pierādījumi vislabākais būtu, ja viņš kopā ar autovadītāju, kurš izdarīja to pārkāpumu ar viņam piedarošu automašīnu, viņš arī atnāk pie manis uz policiju un kopā piesiežamies pie galda, viņš uzraksta paskaidrojumu, kurā visu atzīst. Tādā gadījumā es izbeidzu administratīvo pārkāpumu lietvedību pret to automašīnas īpašnieku, ja viņš jau nav vainīgs, un pieņem lēmumu pret to vadītāju, un nosakot viņam naudas sodu attiecīgi pēc administratīvā pārkāpuma kodeksa. Ja arī šādā veidā pārkāpējs neatzīstas, jeb pārkāpumam nepiekrīt, tad nu gan arī jāskaidrojas būs vien tiesas ceļā. Viens no izplatītākajiem apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpumiem ir laika neievērošana stāvvietās, kur tas noteikts.
Par to jau arī ziņojām vienā no iepriekšējiem raidījumiem, un tā kā problēma aizvien pastāv, pašvaldības policija vēlreiz atgādina, ka tādās vietās parasti pie kādām iestādēm un tirdzniecības vietām nepieciešams pie priekšējā stikla izvietot informāciju par laiku, kad transporta līdzeklis novietots stāvvietā. Autovadītāji parasti izdara tā, ka viņi iet veikalā un to laiku neuzliek. Labi, veikala apmeklētājs vēl tā, bet ir jau parasti, ka iedzīvotāji no blakus mājām atnāk un šeit uzliek, nolieto savu automašīnu, aiziet prom, un tā automašīna visu dienu stāv, un īstenībā tiem veikala apmeklētājiem nav vietas, kur nolikt savu automašīnu. Jā, un tādas vietas ir Valmierā daudz, kā redzams. Bet attaisnojums tam, vai cilvēks sēž iekšā automašīnā? Nē. Nē, nav nekāda nozīme. Ir tā, ka mums veikala īpašnieks sūdzās par to, ka automašīna ilgstoši stāv, un tad pašiem bezkaunīgākiem mēs arī uzliekam administratīvā sodu par šo pārkāpumu. Jo parasti jau nesūdzās par tādiem, kas ir iebraukuši veikalā 5, 10, 15 minūtes, paliek tīri cilvēciski. Jo sodīšana jau nav mūsu pašmērķis, bet pret bezkaunību jācīnās. Intereses pēc dodamies uz vēl kādu no veikala stāvlaukumiem, kam noteikts izmantošanas ilgums. Arī tur neviens no autovadītājiem informāciju logā par to, cikos atbraucis, nav izvietojis. Lai gan pietiek arī ar to, ka laiku vienkārši uzrakst uz lapiņas. Bija te problēmas pie Rīmī, kad noliek blakus esošo uzņēmumu un iestāžu darbinieki savas automašīnas, un veikala apmeklētāji atbrauc, un viņiem nav kur novietot automašīnas. Tad mēs arī veselai rindai uzlikām administratīvos sodus. Protams, pēc tam bija jāklausās visādi dažādas atrunas, bet, man liekas, ka mēs nevienu neatcēlām tajā reizē, jo nebija pamatojumi nekādi, lai viņi atceltu. Jau autovadītāji kļuvuši apzinīgāki un problēma vairs nav tik izteikta kā agrāk, bet aizvien gadās, kad aizņemtas tiek arī cilvēkiem ar kustību traucējumiem paredzētās stāvvietas. Un ir situācijas, kad pašvaldības policijai nākas saskarties arī ar to cilvēku, kuriem izdota invalīda apliecība, nezināšanu. Neviens vien uzskata, ka pietiek arī ar to. Šīs stāvlaukums pie Bastiāna, pie veselības centra. Tā visproblemātiskā vieta ir vispār Valmierā. Pirmkārt, autovadītāji ignorē šo papildu zīmi, tikai invalīdu stāvvieta. Viņiem nav vispār nekādas tiesības tur novietot automašīnu, un sods administratīvais ir 55 eiro. Un otrs pārkāpums ir saistīts ar to, ka autovadītāji, kuriem ir izsniegts invalīdi tādas apliecības, viņi nav informēti par to, ka viņiem šī apliecība, kas ir izsniegta, nedod tiesības novietot automašīnas šajās stāvvietās. Šīs atļaujas izsniedz tikai Ceļu satiksmes drošības direkcija, speciāla komisija, un tās ir speciālas kartes, kuras neaizvieto invalīdu apliecības. Viņas nav vienlīdz spēcīgas likuma priekšā. Vairākus gadus atpakaļ daudz sūdzību tika saņemts arī no māju iedzīvotājiem, jo to pagalmos sabrauca visādi svešinieki, bet pašiem iedzīvotājiem savus auto nebija kur atstāt. Bet kā gan to pierādīs, kuram ir tiesības tur auto novietot, kuram nav? Pēdējos gados arī šo problēmu pamazām izdodas mazināt. Viens no risinājumiem, ka stāvvietu var izmantot ar atļaujām, un gan pārkāpējs noskaidrot daudz vienkāršāk. Šitā kādreiz bija populāra vieta, kur pārkāpa. Te jau viss ir smuki, tagad kā mašīna jānovieto ar atļaujām. Bet tām atļaujām taču ir jābūt tad logā? Jā, bet vēl ir cilvēki ir aizmāršīgi. Tā viņa aizmirst ielikt. Tad citreiz citiem tā atļauja nav tā piestiprināta, viņa nokrīt. Tad viņi nāk pie manis un tad raud gaužas asaras, kad, lai glābi, jo, bet mēs esam saprotoši un cilvēcīgi nākam pretī un, protams, mēs atceļam. Var jau aizmirst. Problēma gan vēl aizvien, ka daudz vietu, kur iedzīvotāji nav spējuši paplašināt šauros māju pagalmus, vietas visiem mājas iedzīvotājiem, kam ir auto, nemaz nav. Tad kādam spiestā kārtā nākas kļūt par pārkāpēju, savu auto mēģinot novietot kaimiņu mājas pagalmā vai veikalu vai kādu citu iestāžu stāvlaukumā. Jāpiemina, ka protokolu par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpumu turpmāk varēs arī saņemt savā e-pastā, ja tā ir ērtāk.
Atliek tikai piereģistrēties CSDD e-pakalpojumos, bet tiem, kuri jau to ir izdarījuši, ir vienkārši jāveic neliela atzīme pie reģistrācijas datu maiņas. Ar to arī šis raidījums ir izskanējis. Brauciet prātīgi un tiekamies jau nākamajā reizē.